Esiet sveicināti 2015. gadā. Latvijas neatkarīgās televīzijas ēterā pirmdienas vakarā atgriežas raidījums Tranzīta aktualitātes 1/5, kur kā ierasts mēs stāstīsim par transporta un loģistikas nozares aktuālākajiem notikumiem mūsu valstī un starptautiskiem notikumiem, kas tieši vai netieši skar tranzīta nozares uzņēmumus. Bet raidījumu sāksim ar atskatu pagājušajā gadā. Neskatoties uz ļoti sarežģīto ģeopolitisko situāciju reģionā, Rīgas brīvos var patiesi lepoties ar izciliem darbības rezultātiem 2014. gadā. Ja vēl gada sākumā pastāvēja bažas par apstrādāto kravu kritumu, tad gada griezumā apjomu izdevās ne tikai noturēt, bet ievērojami palielināt. Pirmo reizi ostas vēsturē tika pārkraut vairāk kā 40 miljonu tonnas, 41 pat, kas ir augstākais sasniegums, kāds ir bijis gan padomju laikos, gan neatkarības laikos. Tātad tas ir, manuprāt, olimpiskais rekords. Procentuāli mēs varam teikt, ka mēs esam pieaudzējuši kravu apjomu par 15,8% salīdzinot iepriekšējo gadu. Un salīdzinot ar citu Baltijas ostu sasniegumiem, tas arī ir atrāviens ļoti liels. Citur tas ir viencipars skaitlis, ir arī ostas, kur ir kritums. Šie sasniegumi ir nevis viena kaut kāda kravu grupu palielinājums, bet tas ir saistīts lielā mērā ar visu multifunkcionālo šo piedāvājumu, kas ostā ir. Tās ir gan beramkravas, gan konteineri, gan lejamkravas. Jo, piemēram, Baltkrievijas kravas, kas gāja caur Ukrainu uz Melno jūru, ir pagriezušās uz Baltijas jūru, kur mums ir ļoti liels iespējas viņas apkalpot. Pirmkārt, tas ir mazuts, daļa arī koku materiāli, ogles. Jā, lielā mērā šobrīd jāsaka paldies par šo pieaugumu arī minerālu mēsliem par 1 miljonu tonnām vairāk. Mēs par 3% vispār esam palielinājuši kopējo savu īpatsvaru Baltijas reģionā. Tas nozīmē no 25 līdz 28%. Jau tagad varam teikt, ka uz pozitīvas nots 2015. gads sācies lielākajam piena pārstrādes uzņēmumam Latvijā Food Union. Jau pagājušā gadā, reaģējot uz Krievijas ieviestajām sankcijām pret Eiropas Savienības pārtikas ražotājiem, Latvijas piena un gaļas uzņēmumi sāk meklēt iespējas eksportēt savu produkciju uz Ķīnas Tautas Republiku. Uzņēmumiem bija jāaiziet nopietni Ķīnas inspektoru ražošanas procesa pārbaude, un Food Union tas ir ne tikai izdevies, bet jau ir sākta sadarbība ar Ķīnas trešo lielāko pārtikas koncernu Bright Food Group, kas ir Šanhajas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Bright Food vadība jau ir apmeklējusi Latviju un iepazinusies ar Latvijas uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju. Šobrīd jau ir skaidrs, ka uz Ķīnu tiks eksportēts Latvijas uzņēmumā ražotais saldējums, krēmsiers un saldkrējums sviests. Tiek lēsts, ka piena produktu uz Ķīnu varētu sākt plūst apmēram pēc pusgada. Vēl priekšā darbs pie līguma slēgšanas un transportēšanas jautājumu risināšana. Tomēr galvenais, ka ledus ir sakustējies, un jācer, ka šim piemēram sekos arī pārējie piena pārstrādātāji, jo sadarbība ar pasaules lielāko valsti var strukturāli mainīt piensaimniecības nozari Latvijā. Visu labu! Līdz nākamajai pirmdienai!